viens no kārtējiem piemēriem uz 2 joslu ceļu. Un tas tikai apliecina to, kamēr Latvijā uz valsts nozīmes ceļiem nebūs šie 4 joslu ceļi, tas atkārtosies, būs, un diemžēl cilvēki cietīs un arī ies bojā. Šeit gan nav epizode no Latvijas, bet mēs redzam 2 joslu ceļu un uzsāks apdzīšanu gan Busiņš, gan šī te smagā cisterna. Busiņš saprot, ka nav labi lien atpakaļ, neies garām smagajām, bet cisternas vadītājs drosmes pilns un ar lielāku masu, protams, turpina savu apdzīšanas manevru. Visi sabremzējās, es domāju, ka arī pretējā pusē braucošais sabremzējās. Primārā šosēs būtu Spunciems, Jaunmārupe. Bet, ja tev patīk šis video, lūdzu spied like, un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako iAuto. Portāls iAuto.lv piedāvā